Mēs kopīgi atvērsim Apostuļu darbu grāmatu, 5. nodaļu, un lasīsim no 11. panta. Apostuļu darbu grāmata, 5. nodaļa, un lasīsim no 11. panta. Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. Bet caur apostuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augstu cienīja. Un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, un pulks vīru un sievu. Tā kā arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot kaut viņa ēna kādu no tiem apēnot. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzālemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, ka visi tiktu dziedināti. Bet augstais priesteris un saduķeju sektas piederīgie, kas ap viņu bija dusmās iedegušies, apcietināja apostuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un tos izvedis, sacīja: ejiet, nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šos dzīvības vārdus. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Godības pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par brīnišķīgu vārdu, ko Tu mums dāvā. Un paldies, ka Tu mums esi devis atzīt, ka Tavs vārds ir absolūts standarts, absolūta taisnība. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir tas, kas ir dzemdinājis mūsu mūžīgai dzīvībai. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir mūsu apģērbs, un mēs pateicamies, ka Tavs vārds pārveido mūsu sirdis, ka caur savu vārdu Tu raksti savus pavēles un likums mūsu sirdīs. Mēs no sirds pateicamies, kungs, ka Tavā vārdā ir dzīvība, kungs, un ka šo dzīvību baudot mēs iegūstam pārliecību, mieru, prieku. Ka caur Tavu vārdu mēs redzam ceļu, kas mums ir ejams, jo, kungs, Tavs vārds ir mūsu kājas pīdeklis un gaišums uz mūsu ceļiem. Tavs vārds arī izspoguļo, kungs, mūsu dvēseles, mūsu sirds, mūsu dzīves. Mēs no sirds pateicamies, kungs, un lūdzamies svētī arī šajā dienā, šajos mirkļos, kungs, kad mēs pārdomājam Tavu vārdu. Kungs, dara to dzīvu mūsos un palīdz mums pakļauties tam, uz ko Tu mūs aicini. To lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Sēdi. Svētdien tā ir viena brīnišķīga diena, kad mēs varam kopīgi kā draudze atvērt Dievu vārdu, lasīt no Dievu vārdu. Un kopīgi vienprātībā arī to pārdomājot, sekojot līdz tam un meklējot pēc Dieva gribas to, ko Dievs vēlās, lai mēs darītu, kā lai mēs dzīvotu, kā lai mēs veidotu savu dzīvi. Mārtiņa Lutera dzīvē viņš savā laikā sacerēja vienu tādu jauku himnu, kur vienu pantu es gribu jums nolasīt, kurš ļoti bieži ir laikam citēts, un man viņš ir bijis bieži vien sirdī. Un viņš skan šādi: tam Dieva vārdam nebūs rimt, lai trako, kam tiek trakots. Dievs neļaus savai laivai grimt, glābs savu vārdu sakot. Un šis dzejols ļoti skaidri parāda to, ka arī Lutera dzīvē, kā ticīgi cilvēku dzīvē, ļoti svarīga bija Dieva vārda autoritāte, Dieva vārda patiesība. Un tas ir tas standarts, kas mums ir nolikts, pēc kura lai mēs dzīvotu. Tā ir tā Dieva patiesība, kura atklāja mums to, ko Dievs vēlās. Un, ja jūs lasat rūpīgi apostuļu darbu grāmatu, tad jūs varat novērot šajās 5. nodaļās vienu tādu īpatnību. Un šī īpatnība ir tajā, kad mācekļiem centās apkārtēji aizdarīt muti, lai viņi nesludinātu Dievu vārdu.
lai viņi nenestu to Dievu vārdu. Un atcerieties, kad bija pirmās, mēs par to smalki pārdomājam, kad bija pirmās kristiešu vajāšanas, apastuļi tika iemesti cietumā un viņiem tika piedraudēts nerunāt vairs Jēzus Kristus vārdā. Un šeit mēs nonākam pie tā, kad ir otrreizējs tāds vilnis un kristiešu vajāšanas, bet šoreiz viņas ir daudz bargāks. Un mēs tam paiesim nedaudz smalkāk arī cauri. Un rakstu mācītāji, augstie priesteris, viņš saka, jūs ar savu mācību esat piepildījuši visu Jeruzalemi. Un tas ir tas, kas arī mums ir jādara. Tas ir tas, uz ko mums ir jāstāv. Tas ir tas, ka mums visu laiku nepārtraukti ir jābūt Dieva mācībā. Tas ir Dieva mērķis. Dieva mērķis ir, lai mēs nestu evaņģēliju. Lai mēs dzīvotu no evaņģēlija. Lai mēs mēģinātu izprast evaņģēliju to svarīgāko būtību. Un skatieties, kas notiek. Ja cilvēks no šī mērķa novēršās, viņš novēršās no evaņģēlija. Ja cilvēks novēršās no šī mērķa, viņš novēršās no Dieva patiesības. Un pazūda mūsu kristiešu dzīvē visa tā svarīgākā nozīme, tas, ko Dievs vēlās, lai mēs darītu, tas, ko Dievs vēlās, lai mēs dzīvotu. Un no mums būs atkarīgs tas, cik nopietni mēs šo vēsti uztveram. Šo vēsti pieņemam. Nu, skatieties, ir visvarens Dievs, kurš valda, tā? Šis visvarenais Dievs, kurš valda, viņam ir savs standarts. Šis standarts ir Dieva evaņģēlijs. Šis Dieva evaņģēlijs ir tas, kas ir dāvājis mums jaunu dzīvību. Šis Dieva evaņģēlijs ir arī tas, kas pārveido mūsu sirdis. Un paskatieties, kas notiek tad, kad no šī Dieva evaņģēlija novirzās. Cilvēks pazaudē to pašu būtiskāko un pazaudē Dieva dzīvību sevi. Tāpēc mums tas ir ļoti svarīgi apzināties. Un Mārtiņš Luters, viņš tā ļoti stingri šajā dziesmā, himnā pasaka, Dieva vārdam nebūs rimt, lai trako, kam tīk trakots. Un arī mums šajā dienā mums ir jāsaprot tas, kur virzās mūsu domāšana, kur virzās mūsu emocijas, kur virzās mūsu griba. Un šeit es gribu šodien iezīmēt tādas 4 lietas, ko es saredzu šajā tekstā, ko mēs nolasījām. Šis teksta fragments ir ļoti garš. Un šis teksta fragments ir līdz pašai nodaļas beigām. Bet šīs 4 lietas, ko es gribu uzsvērt, ir Dieva darbs un Dieva izpausme, kurš ļoti varenā veidā tiek šeit aprakstīts. Tad mēs redzam to, kad notiek otra lieta, pasaules pretestība. Dievs darbojās caur saviem cilvēkiem, caur savu draudzi, un mēs redzam ārkārtīgi lielu pasaules pretestību visam tam. Tad mēs redzam arī to, ka Dievs sargā savus bērnus. Mēs redzam Dieva aizsardzību. Un vēl viena lieta, ko mēs šeit skaidri varam redzēt, ka Dievam ir mērķis, un Dievs savu mērķi, gribat jūs to vai negribat, Dievs savu mērķi sasniegs. Ar jums vai bez jums, bet Dievs savu mērķi sasniegs. Tad galvenais ir evaņģēlijs. Galvenais ir evaņģēlija vēsts. Novirzoties no evaņģēlija, mēs novirzamies no paša galveno, ko Dievs ir nolicis. Un šeit es gribu pavērojiet vienkārši, mēs esam pieraduši kā cilvēki uztvert to, ko redz mūsu acis.
ko dzird mūsu auss, ko jūt mūsu ķermenis. Mēs reaģējam attiecībā pret to, ko mēs redzam. Bet ja mēs spētu atvērt tādu garīgu aizskaru un paskatīties, kā darbojās Dievs, droši vien jūs redzat daudz pavisam savādāk lietas. Un tāpēc es varētu šeit stāvēt un izdomāt visu perfektāko svētrumu. Piemēram, 3 punkti, vai 4 punkti, vai 6 punkti, vai pat 12 punkti. Un katru punktu ļoti argumentēti jums pasniegt. Bet jūsu dzīve mainīsies tikai no tā, cik daudz Dievs darbosies jūsu dzīvē. Jūsu dzīve nedarbosies to, cik perfektu svētrunu es šeit norunāšu. Un tāpēc mums ikvienam ir jāpieiet ar tādu ļoti lielu nopietnību un jāapskatās un jāsaprot, Dievs tā saka. Dievs to tā vēlās. Laiks, kurā mēs dzīvojam, viņš ir ļoti interesants. Ļoti interesants. Un šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir tas, kad kristietības tā dzīvība arvien vairāk atdziest. Jo kristietībā ieplūst iekšā arvien vairāk pasaules domāšana un pasaules sistēma. Pat vairāk, es teikšu, šodien kristietība dzīvo tādā materiālisma gūstā. Pavērojot pašu savu dzīvi. Cik daudz jūs dzīvojat no Dieva evaņģēlija un viņa patiesības, un cik daudz jūs dzīvojat no materiālās gūsta, kurā jūs atrodaties. Vēlreiz, piemēram, es minēšu to, ir Dieva standarts. Mums katram vienam ir šim Dieva standartam jāpakļaujās. Un mums katram ir jādod atskaite Dieva priekšā. Tā nebūs jādod tikai mūžībā. Un tagad skatieties, jūs esat nodzīvojuši šo nedēļu. Jūs esat nodzīvojuši jau šodien pusdienas. Sakiet, godīgi, kādu atskaiti jūs esat nesuši Dieva priekšā? Par saviem darbiem, par savu valodu, par savu rīcību un tā tālāk. Ja jūs esat kristietis, jums skaidri ir tas jāapzinās, ka jūs nesat atbildību Dievu priekšā. Un kāds ir šis atskaites punkts? Tad, kad jūs nodzīvojat dienu un vakarā kā kristietis locat ceļus Dievu priekšā, ja tiešām locat, tad kādu atskaiti par šo nodzīvoto dienu jūs Dievam atdodat? Lūk, no tā būs atkarīga arī jūsu dzīve. Nebūs šīs nopietnības. Jums būs virspusēja kristietība un jūs gaidīsiet kaut ko mistisku no savas kristīgās dzīves. Un tāpēc es saku, mēs šodien dzīvojam tādā interesantā laikā, ko sauc par sekularizāciju, tāda sekularizāciska dzīve, kad pasaules vērtības viņas saplūst kopā ar draudzes vērtību. Un tas ir pats bīstamākais, kas var notikt. Kad cilvēks nedzīvo no evaņģēlija, cilvēks vairs nedzīvo no Dieva vārda, bet viņš dzīvo no tā, kas no pasaules ir ienācis mūsu dzīvē. Tajā laikā, kad kļūt kristietim, ja mēs lasām šās 5 nodaļas, ko tas nozīmē? Tajā laikā kļūt kristietim, tas nozīmē momentāli kļūt vajātam, kļūt neieredzētam
un kļūt šīs pasaules mīstam. Un tas ir maldīgs un muļķīgs priekšstats, mīļie, no tā, ka pasaule jūs pieņems. Tie ir meli. Pasaule jūs nekad nepieņems. Jā, pasaule jūs kaut kādu zināmu laiku spēs paciest, kamēr viņai tas ir izdevīgi. Bet ja jūs iesiet pasaulē ar nopietnu Dieva patiesību, nopietnu Dieva vēsti, nesot to, ka tu esi atbildīgs Dieva priekšā, tad pasaule pateiks, mums tādu Dievu nevajag. Vai ne tā? Un tāpēc mums tas ir ļoti skaidri jāapzinās. Pasaule un draudze nav savienojumi. Absolūti un konkrēti. Vai nu pasauli ienāk draudzē un kļūsta kristīgi, kā jau es pagājušajā sadraudzībā minēju, vai arī draudze kļūst pasaulīgi. Un tas ir tas, kas šodienas kristietībā ir noticis. Kad draudzes masveidā kļūst pasaulīgas. Viņš dzīvo no tām pašām pasaules vērtībām un viņu dzīvēs nekas nemainās. Un tas ir pirmais punkts, ko es gribu minēt. Dieva darbs un Dieva izpausme, kādu mēs šeit redzam. Nolasīsim vēlreiz no šeit no 11. panta. Un šeit mēs redzam ārkārtīgi lielu svētā gara izpausmu, Dieva darba izpausmu. Skatiet, 11. pāns. Un lielas bailes pārņēma visu draudzi, kad viņi redzēja notikumu par Ananijas un Safīras dzīvi. Ka Dievs ir taisns tiesnesis. Un Dievs jau daudzus notiesā šodien. Nevis tikai mūžībā. Otra lieta, 12. pants, bet caur apastuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. Vēl viena izpausme, no pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, jo ļaudis tos augstu cienēja. Un vēl vairāk pievienojas tādu, kas ticēja, vēl viena izpausme. Pievienojās cilvēki, kas ticēja. Tā kā neveselos iznesa uz ielām, tika guldīti uz nestuvēm, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēnu kādu no tiem apēnot. Šeit nav nekāda mistika Pētera ēnā, vienkārši Dieva varenība, Dieva izpausme bija ārkārtīgi liela un spēcīga. Un Dievs ar savu varenību arī šodien izpaužās. Par šiem gadījumiem, ko mēs lasām, viņi ir tādi vienreizēji gadījumi. Viņi nav, kas notiek ikdienā. Bet šodien tāpatās Dievs darbojās ar savu spēku draudzē. Un es gribu pateikt vēl pat vairāk. Draudze ir stipra tajā, ko tajā dara Dievs. Nofiksējiet šo principu sevi. Draudze ir stipra tajā, ko tajā dara Dievs. Sakiet, lūdzu, jaunpiedzimšana, tas ir brīnums? Viennozīmīgi, tas ir ārkārtīgs brīnums, ko cilvēku prāts nevar izskaidrot. Otra lieta, to, ka mēs pēc Dieva vārda tiekam veidoti pēc Kristus līdzību, vai tas ir brīnums? Tas ir ārkārtīgi liels brīnums, jo mēs labprātīgi to negribam. Jo mēs to nevēlamies. Tad, kad Dievs atklāja mums caur rakstiem savu gribu, savu patiesību, vai tas ir brīnums? Tas ir ārkārtīgi liels brīnums. Un šādiem brīnumiem ir jānotiek patstāvīgi draudzē. Ka mūsu dvēseles tiek pietuvināts ar katru dienu tuvāk un tuvāk Dievam. Un draudze ir stipra tajā, ko tajā dara Dievs. Tieši tajā.
Ne tas, ko mēs izdomājām. Jo tikai Dievs var dot, mīļie, jaunpiedzimšanu. Es to nevaru jums iedot. Tikai Dievs var iedot jums briedumu jūsu ticības dzīvē. Es to nevaru jums iedot. Tikai Dievs jums var iedot pārliecību par savu gribu. Es jums to nevaru iedot. Un tāpēc ir ļoti būtiski mums saprast evaņģēlijas un viņa patiesību. Pārējais viss, kādā krāsā mēs krāsosim baznīcas sienas vai kādus pamatus mēs liksim, tās visas ir otršķirīgas lietas. Un es gribu pat vēl vairāk pateikt. Patiesas kristietis parādīsies vispār tad, kad mums atņemt šīs ēkas. Tad jūs redzētu to, vai jūs esat kristietis vai jūs neesat kristietis. Vai jūs pastāvat vēl joprojām evaņģēlijā vai nepastāvat. Vai ne tā? Ja jūs gribat balstīt savu ticību uz šo ēku, tad jūs esat aizgājuši no mērķa. Jā, ir brīnišķīgi, kad ir vieta, kur sanāk kopā. Bet pirmkristiešiem viņiem nebija tādas vietas. Viņi sanāca pa mājām. Viņi gāja uz Salamana aili, kur viņi bija visiem cilvēkiem redzam ienaidniekiem. Un drošsirdīgi sludināja Dievu vārdu. Vēstures raksta to, ka viņi sanāca katakombās, tas ir kapu vietās. Lai brūtu vienprātībā kopā un lai pastāvētu uz evaņģēliju patiesības. Tāpēc mums ir jāredz skaidri šis mērķis. Un nebūt nedzīvot tādā materiālisma gūstā. Ja Dievs kaut ko dod, paldies Dievam. Dievs nedod, arī paldies Dievam. Bet visu savu skatu vērst uz evaņģēliju. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. Otra lieta, ko mēs šeit redzam, ir pasaules pretestība. Mēs nolasam no 17. 18. pāns, no 27. un līdz 28. Mēs ārkārtīgi liela pasaules pretestība. Bet augstie priesteri, saduķeji, sektas piederīgie, kas ap viņu bija dusmās iedegušies, apcietināja apastuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. Un no 27. pantu. Un tos atveduši stādīja Sinedriju priekšā, augstais priesteris tiem vaicāja, vai mēs esam jums stingri pavēlījuši nemācīt šī vārdā. Un jūs ar savu mācību esat piepildījuši visu Jeruzalemi. Un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums. Un interesanti, ja jūs tā spējat domāt tam visam līdzi, redzat vienu interesantu lietu. Neuzbrūk pasaules varenie, bet uzbrūk reliģiozi ticīgi cilvēki. Šiem cilvēkiem ir tā paša Bībele, ko lasa mācekļi. Šiem cilvēkam ir tas pats vienīgais Dievs. Šie cilvēki iet uz to pašu baznīcu. Un šie cilvēki uzbrūk mācekļiem. Mēs redzam, ka tur ir augstie priesteri, rakstu mācītāji un saduķeji. Un divas apsūdzības, ko mēs šeit redzam. Pirmā apsūdzība ir tā, mēs jums stingri aizliedzam, bet jūs atkal runājat. Ja tā ir pirmā apsūdzība, kas viņiem tiek pateikt. Mēs jums aizliedzam runāt Jēzus Kristus vārdā, bet jūs nesat to vārdu. Kas par lietu? Nevarat klusēt. Un atcerieties, ko Pēters teica, nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav zem debesīm neviena cita vārda ļoti. Un otra apsūdzība, ko mēs šeit redzam,
Viņi ir nobijušies, viņi saprot, ka tiek apdraudēta viņa vara. Jūs mums gribat uzvelt šī nevainīgā cilvēka asinis. Un tā ir otra apsūdzība, kura tiek mācekļiem izteikta. Un mēs 29. un 30. pāntā ļoti svētā gara iedvests Pēters viņiem atbild. Jā, Pēters arī to pasaka. Jā, par to mēs arī gribam jūs apsūdzēt. Un to mēs arī gribam jums pateikt. Mēs nolasām. Bet Pēters un apastuļi atbildēja. Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēki. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nodevuši, to piegārdam pie krusta. Jā, mēs jūs apsūdzam. Jo jūs esat nobīdījuši, izstūmuši vienīgo glābēju, vienīgo dvēseļu pestītāju. Kā jau es minēju, vai nu pasauli pārstās būt pasauli, vai arī draudzi pārstās būt par draudzi, bet nav iespējams būt draudzībai, mīļie, ar pasauli. Savienot šīs divas lietas nav iespējams, jo viņas nes divas dažādas principus. Un paskatieties vēl vienu īpatnēju lietu, ko darīja apastuļi. Vai viņi darīja kaut ko sliktu cilvēki? Mēs redzam, ka apastuļi mācekļi darīja tikai labu. Palīdzēja, dziedināja, mācīja Dieva patiesības. Un par labu viņu cieš. Par to, ka viņi dara labu, viņi tiek vajāti. Ja jums nav sveši padomu laiki, un jūs atceraties, kad padomu laikā mēs redzam kristieši, viņi nedzēra, viņi nesmēķēja. Viņi nelamājās, viņi uzcītīgi strādāja. Godīgi strādāja, palīdzēja cilvēkiem. Un tajā pašā laikā mēs redzam, skolās viņus izsmēja. Darbā nedeva prēmijas. Nedeva darbā nekādas iespējas paaugties karjerā. Bet viņi neko sliktu nedarīja. Bet tika apspiesti. Un tā ir, kā pasaule izturēsies pret jums. Tā jūs neieredzēs. Tā jūs nīdīs. Un nīdīs par to, ka jūs ejat un nesat skaidru Dieva autoritāti, Dieva patiesību, Dieva standartu, pasakot cilvēkam to, tu esi vainīgs Dievu priekšā, tu nesīsi atbildību par to, ko tu dari un kā tu dzīvo. Un šodien ir tā bēda, kad draudze grib evaņģēliju ar pasaules vērtībām. Un tas būs vienmēr pieņemams, un to cilvēki labprāt, tam ir durvis atvērtas. Un tas ir vēsturē noticis patstāvīgi. Tad, kad draudzē ienāk pasaules vērtības, cilvēks sirds tam ir, nezinu, kāpēc atvērta. Bet Dieva patiesībai, ka tev ir jāmaina sava dzīve radikāli, to cilvēku negrib pieņemt. Un neskatoties uz visu, mēs nonākam pie 3. punkta. Mēs redzam to, ka Dievs aizsargā savus ļaudis. Lai arī caur grūtībām, lai arī caur ciešanām, Dievs sargā savus ticīgos. Mēs nolasam šeit patās 22. drusku augstā 19. pantā. Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis, tos izveda sacīja. Ejiet, nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šos dzīvības vārdus.
Atcerieties, kad Kristus stāvēja Pilāta priekšā. Un Pilāts Kristum teica, man ir vara tevi atlaist un tevi nosodīt. Un Kristus to atbildēja, tev nebūtu nekādas varas, ja tās tev nebūtu dotas no augšienes. Mīļie, Dievs ir suverēns valdnieks, tā? Ir tā vai nav? Otra lieta. Dievs ir paredzējis izglābt noteikti daudzumu cilvēku, tā? Dievs vēl joprojām glābi cilvēks un izredz cilvēks, tā? Un skatieties. Jūs varat tam pretoties. Pasaule tam var pretoties. Pasaule var censties iznīcināt draudzi. Bet ja Dievs ir ieplānojis savu draudzi celt, viņš to arī pabeigs. Vai ar tevi, vai bez tevī. Un tu tur neko neizdarīsi. Dievs ir paredzējis izglābt tos, ko viņš ir izredzējis, tā? Tad viņš arī viņus izglābs. Pretojies tur vai tu nepretējies. Tāpēc arī pasaule bieži vien saceļās un trako, bet Dievs savus bērnus aizstāv. Dievs savus bērnus sargā. Un mēs nonākam vēl pie vienas lietas, ko mēs redzam, ka Dievs aizsargā, jo viņam ir savs mērķis. Un šis mērķis ir evaņģēlijs. Mēs vēlreiz nolasām šeit 20. pantu. Ejiet, nostājieties templī un runājiet visus šos dzīvības vārdus. Ja nebaidieties, nekaunējieties, nostājieties templī, runājiet šos dzīvības vārdus, māciet Dievu patiesību, māciet to, ka Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Mīļi, mēs esam aicināti darīt visu evaņģēlija dēļ. Visu. Mēs esam aicināti dzīvot evaņģēlija dēļ. Mēs esam aicināti nostiprināt evaņģēliju. Mēs esam aicināti aizstāvēt evaņģēliju. Mēs esam aicināti ņemt līdzdalību evaņģēlijā. Tas ir galvenais mērķis. Cita mērķa draudzē nav. Kristus nav nācis un neaicināja mūs celt ēkas, bet sludināt evaņģēliju. Un skatieties, nekas, absolūti nekas nespēja no šī Dieva mērķi novirzīt. Šeit ir 4 lietas. To nespēja izdarīt cietums. Skatieties, vai cietums var apstādināt evaņģēliju? Mēs nolasām no 17. līdz 25. pantam, bet augstie priesteri un saduķeji, sektas piederīgie, kas ap viņu bija, sadusmojos, dusmās iedegušies, apcietināja apostuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. Sakiet, apstājās evaņģēlija vēsts? Tā neapstājās. Vēsturē ir ļoti daudz gadījumi par to, ka ticīgi cilvēki tika mesti cietumā un pat cietuma sargi atgriezās un nodeva savus dzīves Dievam. Pat apostuļu darbos mēs nonāksim līdz tādai vietai, kur cietuma sargs nomet savu zobenu un teica, ko man tagad darīt. Otra lieta. Evaņģēliju nevar apstādināt arī nekādas varas, 26. līdz 32. pantam. Bet sarzes priekšnieks ar sargiem aizgāja un tos atveda ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, ka viņus nenomētā akmeņiem, un tos atveduši
stādīja Sinedriju priekšā, augstais priesteris tiem vaicāja, vai mēs neesam jums stingri pavēlējuši nemācīt šī vārdā? Sakiet, augstās varas un priesteri, vai viņi apstādināja evaņģēliju? Tas nebija iespējams. Pēters mācekļi drosmīgi sludināja Dievu vārdu. Vēl trešā lieta - nāves draudi. Vai var apstādināt nāves draudi sludināt cilvēkam evaņģēliju? Mēs nolasām no 33. līdz 39. pantam. To dzirdējuši viņi saskaitās un gribēja tos nonāvēt. Viņi saskaita, tas oriģināla teksts, kas šeit tiek lietots, viņi saskaitās tik ļoti. Tas nav tā, ka kaķim atņēma pelīti un kaķis ar saviem nagiem saskrāpēja. Ja. Šeit tas teksts parāda to, ka lauvai tiek atņemts laupījums. Jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē? Atņemt lauvai laupījumu? Tas nozīmē iet tiešā nāvē. Bet apastuļi drošsirdīgi sludināja Dievu vārdu un sacīja, jā, jūs esat vainīgi pie šī nevainīga asinīm. Jūs iznīcināt vienīgo cerību, kas jums ir dota. Un vēl viena lieta, ko es šeit redzu, ir fizisks ciešanas. Vai var apstādināt evaņģēliju? Nevar. No 40. līdz 42. pantam mēs izlasam. Viņi tam paklausīja un apastuļi ieaicinājuši to šauta un piekodināja tiem nerunāt vairs Jēzus vārdā atlaida. Tad viņi līgsmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu. Un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Mīļie, arī fiziskas ciešanas. Viņi dabūja 39 pletņu sitiens, kuras pletņu galos bija tādi metāla gabaliņi, un kad viņām sita, tad bija patiešām ļoti sāpīgi, ka ne katrs to varēja izturēt. Un mācekļi dabūja šādas 39 pletnes sitiens. Vai viņi pārstāja evaņģēliju nest? Vai viņi pārstāja dzīvot no evaņģēlija? Vai viņi pārstāja pārliecināt par Jēzu Kristu? Viņi nekas nespēja viņus apstādināt. Mīļie, tas ir evaņģēlijs, ir vēsts, bez kura cilvēks ir pilnīgi, absolūti pazudis. Nav vēsts, nav glābšanas. Nav vēsts, nav dzīvības. Un tieši tām ir tas, kam uzbrūk. Un uzbrūk skaudības dēļ. Un es bieži vien domāju, ko gan skaudība nedara ar cilvēku. Skaudība vada cilvēku uz ārprātīgi lielām neģēlībām. Šeit skaudība vada šos cilvēkus tik ļoti, ka viņi grib nonāvēt apastuļus. Bet mācekļi skaidri apzinās, jo nav pestīšanas nevienā citā. 30. pāntā mēs lasām, cik pārliecinoši Pēteris saka, mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu no mirušajiem. Mēs tam esam liecinieki. Mēs nevaram to noliegt. Baznīcas vēsturē bija tāds vīrs vārdā Tertuljāns, ko sauc par vienu no pirmiem baznīcas tēviem un tādiem ticības vīriem. Kad viņu sagūstīja Romas valdības, viņš sacīja, nonāvējiet mūs, nomociet mūs,
sabērziet mūsu pīšļos, jo vairāk jūs mūs mocīsiet, jo vairāk mēs būsim. Un, lai Dievs mūs uz to svētī, mīļie, kad mēs apzināmies nopietnību Dieva evaņģēlija priekšā. Mēs nesam atbildīgi. Jums ir jādod atskaiti par savu dzīvi, par savu uzvedību, par savu rīcību, par savām emocijām. Par to, ko jūs darat šeit, kā jūs dzīvojat. Lai Dievs uz to svētī, kad mēs kā draudz kopā varam dzīvot vienprātīgi, nesot evaņģēliju. Jo tā ir vienīgā vēsts, kas glābj. Vienīgā vēsts, kas maina cilvēku dzīves. Nekas cits nemaina. Nekas nemaina. Un Dievs savu darbu izdarīs. Gribat jūs to vai negribat, Dievs izdarīs to, ko viņš vēlās. Jo Dieva darbu neviens nespēja apstādināt. Lai Dievs uz to mūs svētī. Āmen. Lūksim Dievu.